Dr. Pļaviņš, nefrologs, SIA medicīnas sabiedrības Gaļaszeres centra filiāles vadītājs. Redziet, nieru slimības dažas, protams, var izārstēt. Jums ir nieru iekaisums, ko mēs saucam par pielonefrītu, ko izsauc baktērijas. To, protams, var izārstēt. Te nav nekāda problēma. Jūs lietosiet antibiotiķus, un pēc nedēļas, pēc dienām 10, jūs praktiski jau būsiet vesels. Ja? Protams, ir nieru slimības, kuras ir ģenētiski nosacītas, un nieru slimības, kuras ir autoimūnas, piemēram, kā glomerulonefrīts, un kur, protams, tāda pilnīga izārstēšanās nav iespējama. Vairāk te nozīmē kontrole, regulāra terapija un dispanserizācija. Bet, protams, ka ir slimības, kuras mēs varam arī sekmīgi ārstēt. Nierakmeņi, jūs zināt, ir civilizācijas slimība. Un ko nozīmē civilizācijas slimība? Tā ir, teiksim, slimība no labas dzīves, pārticības slimība. Un tas saistās ar to, ka cilvēki pirmkārt maz kustās, otrkārt, ka uzturs ir pārāk ar olbaltumvielām un taukiem bagāts. No šāda uztura parasti urīna skābums ir augstāks, respektīvi pH ir zemāks, un līdz ar to šādā skābā kā urīnā arī var vieglāk veidoties nierakmeņi. Un arī šādā urīnā izdalās daudz vairāk urīnskābes, jo mūsu uzturā mūsdienās ir par daudz olbaltumvielu. Cilvēkam vajadzētu tikai apmēram 1 gramu olbaltumu uz kilogramu svara, bet mēs par daudz ēdam gaļu, mēs par daudz ēdam bagātīgus olbaltumus saturošus produktus. Un līdz ar to urīna skābums pazeminās, urīns kļūst skābāks, un urīnā izdalās arī daudz vairāk urīnskābes, un urīnskābe bieži vien ir šis kristalizācijas iedīgls, tas kristalizācijas ierosinātājs urīnceļos, nierakmeņa aizmetnis, citiem vārdiem sakot.